Čau visiem! Ar jums ir podkāsts Fotogrāfu sarunas epizode vislaimīgākā ar skaitli 7. Jā, jau tik tālu esam tikuši. Paldies visiem tiem, kas klausās, skatās, raksta man labus vārdus, netik labus vārdus. Man ir liels prieks. Un tāpēc šodien pie manas studijā ir īpaši viesis. Atbraucis no tālām zemēm, izceļojis pusi pasauli pagājuši gadu. Ir atgriezies uz kādu brīdi Latvijā. Roberts Āboltiņš, dāmas un kungi. Čau. Vienmēr pozitīvais Džeks. Prieks tev redzēt, prieks būt šeit. Prieks beidzot, tu esi šeit. Jā, cik mēs ilgāk par šo esam runājuši? Pusgadu, varbūt ilgāk vēl? Mēs runājām jau, kad tev nāca pirmajā ārā podkāstā. Jā. Mēs sākām par to runāt, par šo konceptu un... Varbūt, jā, īstenībā, jā, pareizi, tev ir taisnība. Es vēlējos arī pievienoties šeit, būt šeit. Un tu esi šeit? Un esmu beidzot šeit, jā. Es esmu patīkams satraukts, bet kā nekā šis ir mans pirmais podcasts. Ļoti labi. Es ceru, ka būs es tev sveicu tavā pirmajā podkāstā. Paldies. Un es ceru, ka kaut kādu vērtīgu informāciju nodošu. Es domāju, ka noteikti. Nu, ko, Robert, tad ķeramies klāt. Pirmais jautājums, kas izskan šajā podkāstā, kā tad sākās tavs fotogrāfijas ceļš? Atgriežamies pie taviem pirmsākumiem. Mēģini atcerēties, izstāst mums, man un kāds bija? Mans fotogrāfa ceļojums sākās tiešām ļoti interesanti. Atceros, tas bija tieši pirms manas 19. dzimšanas dienas. Es izdomāju, ar draugiem pirmo reizi aiziešu uz bāru Valmierā. Pirmo reizi, jebkādu apmeklēšu, laikam, tā 18 iestādi. Labs. Jā, un nakts laikā tur parādījās fotogrāfs, kuru es zināju no savas māsītes kāzām, kurš tajā laikā vienkārši patika balēties vairāk, varbūt, man liekas, nekā... Jā. Tā. Nekā strādāt. Nē, strādāt, viņš labi strādāja, viss bija kārtībā. Bet tajā naktī izdomāju, ka viņš grib tusēties. Viņš man tādam ļoti anxious un es biju nepārāk sociāls jaunietis, līdz to man bija tā īsti neērti, bet viņš man nometa savu kameru rokā. Nezinu, tajā laikā 2000 lati varbūt bija, ja tas ir 10 gadus atpakaļ. Vairāk jau kā 10 gadus atpakaļ. Es nezinu, kad ienāca. Eiro vai ne, 2000 eiro varbūt tas bija. Labi, apmēram kaut kā tādu es dzirdu. Okay. Kaut kā tādu. Un viņš man iemet šo kameru rokā un pats aiziet pie bāra, tusēties, kaut ko darīties. Un es esmu šis pusaudzis stāvu bārā un, labi, neko mēģināšu, skatīšos, kas sanāk, kas nesanāk. Jā. Un lēnām palēnām sāku bildēt, nācu uz šo pašu bāru katru ceturtdienu, piekdienu, sestdienu. Gaidīju, ka šis fotogrāfs, starp citu Raivo Saralainens, viņam vislielākā mīlestība no manis, noteikti viņš ir man palīdzējis daudz. Bet jā, es nācu katru nedēļas nogali, gaidīju, ka viņš ieradīsies bārā, lai es viņam prasītu, hei, vai es varu fotografēt, tu vari darīt, ko tu vēlies. Naudas nekādu par to nesaņēmu, viss bija pilnīgi mana paša iniciatīva, mana vēlme. Un jā, tas bija mans sākums, lēnām tas viss snowballoja uz priekšu. Un, tāpēc, tas ir tev 19 gadi, tu pirmo reizi aizies uz bāru. Okay? Cik tev šobrīd gadi ir? Pašlaik man ir 29. 29. Jā. Tev labs laiciņš. Ir labs laiciņš, kopš es sāku. Bet pirms tam man vienmēr patika tā lieta, bet man ģimenes apstākļu dēļ es nevarēju nemaz, man īsti nebija tādas iespējas. Jā. Daudz fotografēt. Man bija cēvocim kamera, ko es reizēm aizņēmos un kaut ko šur tur ģimenes pasākumos paknipsēju, bet nekad es neizgāju līdz tādai domai, ka, hei, šī ir karjera, šī ir iespēja kaut ko darīt. Jā, un kad tu saprati, ka šitais te varētu tev klausies, tas varētu arī par kaut ko nopietnu kļūt? Tas gan ir interesanti. Grūts jautājums, tā, ka es neatceros. Tas viss ļoti gradually vienkārši attīstījās kaut kādā virzienā, ka cilvēkiem patika tas, kā es komunicēju ar viņiem, jo būšu godīgs, šī ierīce mani izvilka ārā no tā, ka es biju tiešām antisociāls jaunietis. Un, tieši laika? Ne laika, bet tieši kamera, kas man lika patiešām runāt ar cilvēkiem, ar viņiem interaktot un ļoti palīdzēja patiešām. Jā, un ok, labi, tu tagad pēc tā bāra, kas tas pa bāru bija? Tas bija bārs Tinte. Okay. Un cik tad tu ilgi tur nobildēji šādā es pat varētu teikt to, ka es vēl aizvien tur fotografēju, reizēm pieslīdu, jo man ir pazīstami visi tur īpašnieki, bārmeņi, viss. Tas bija patiešām tāda pirmā
tāda darba vietiņa. Un, aktīvi, es teiktu, tiešām 6 gadus vismaz tur nofotografēju, man liekas. Okay. Jā, bet tāpat laikā es arī fotografēju visos pārējos, es sāku lēnām fotografēt visos pārējos Valmieras bāros, jo tas interesantais ir tas, ka es sāku vispārīgi fotografēt iestādē, kur tu nekontrolē vidi. Un pārsvarā visi fotografē kaut kur ārā, ejot kādā parastā gaismā, kad tu mācies to visu darīt jau kontrolētā vidē, kur tu pats izvēlējies, kā viss notiks. Bet mans sākums nāca, kur ir strobi, kur gaismas mainās, kur visu laiku kaut kas ar zibspuldzi jādara, jo tumsā tu esi. Un tev jādomā konstanti, okay, kas jādara, lai panāktu vismaz redzamu rezultātu no tās bildes. Jā. Kā tas sanāk? Tu paņem viņu to kameru, tu neko tur baigi nesaproti. Tas bija pilnīgi trial and error. Tas bija pilnīgi, tu redzi to, ka iznāk balta bilde. Okay, sākšu grozīt kaut ko. Kaut kur viņš, jā. Nē, protams, es gāju un prasīju jautājumu, vai man šis pagājuši ir, un tad izstāstīju, kā strādāt ar flashu, ko vēl aizvien es izmantoju to pašu pamatprincipu, jo iemācījos. Un es visu darīju pilnīgi manuāli no pirmās dienas. Tas bija arī, es domāju, tāpēc, ka droši vien, ka viņš bija uzstādījis, un tu jau nezini, ko tu tur vari. Es sāku grozīt, tas atkal tumšāk patājis, tas atkal gaišāk, jo es arī sākumā viņas neapstrādāju tās bildes. Viņš pats tur ņēmās ar viņām, un tad lēnām pats tikai safčādu viņam kameru. Jā, sadevu, jo tas viss patiešām lēni, maz solīši devās uz priekšu. Un kur tas brīdis bija, ka tu jau pats savu kaut kādu tehniku tur iepirki? Savu tehniku bija... Man liekas, ka es ļoti daudz aizņēmos gan no viņa, gan no sava tēvoča. Un es no sava tēvoča nopirku tur senu Canon 450D. Jā. Un tad Nifty 50, kā vienmēr, pirmais objektīvs, ko visiem kad ieteikšu. Un kaut kāds mazos pasākumus, tur, man liekas, Valmierā Geto Games bija Ingus Rutuls, viņi veidoja, zinu tādu. Okay. Un tur viņi man aicināja kā savu fotogrāfu, atceros, laikam 10 eiro vai arī, kāpēc man liekas Latvija vēl tajā laikā bija, saņēma par, nezinu, vairākām stundām darbu, un tad lēnām tur kaut ko mazu sakrāju, un tad ar mazu palīdzību es pēc tam iegādājos savu pirmo 6D kameru, Canonu. Tad jau, bet tajā momentā es jau biju strādājis Valmierā multiklubā, kas ir laikam vecākais klubs vispār Latvijā. Tintēte arī piestrādājis, fotografējis jau savas pirmās kāzas un vēl bija vārds citāds, kurā arī es visu kaut ko darbojos. Jā. Un tad arī savstarpēji pazīstam cilvēku, reizēm kaut kur uzaicināja, kaut kas notika. Un kā tu teiksi, ieiet tavā profilā, var saprast, tev ir tāds ļoti unikāls tas redzējums uz pasauli, kā tu tver tos mirkļus. Kā līdz tam tu esi ticis? Skaidrs, ka vienkārši fočējot, bet gan jau, ka tev ir bijuši kaut kādi tur lielāki, mazāki iedvesmas devēji, no kā tu tur esi kaut kādas tās, tos kadrus, struktūras, viņu kaut kādas būvējis sev, vai tu kaut kā tā vienkārši sajūta līmenī, vienkārši tver tos mirkļus, kā ir? Nav noslēpums to, ka esmu ļoti, ļoti inspirāciju saņēmis no vācu fotogrāfa Andreja Joslina. Instagramā vienkārši @Joslina. Paskatieties, nospiežat pauzi un iet Instagramā apskatieties. Ir to vērts arī piesakot ļoti, ļoti patiešām estētiski skaisti, krāsas, viss kompozīcija. Un es kaut kā paņēmu no viņa piemēru par to, kā kompozīcijas veidot. Jā. Viņš ir ļoti labs storytellers, kas es vēl aizvien domāju, ka man pieklibo storytellings manā fotografijā, bet kompozicionāli es paņēmu inspirāciju no viņa un to vēlāk izmantoju savā darbā, piemēram, ar Valmieru mūžu, kas ir viens no maniem, man liekas, ilgadējiem klientiem, kuriem es strādāju vēl šodien. Es praktiski esmu veidojis viņu mārketingu, fotografijas 8 gadus, varbūt 9 stūvi jau. Okay. Jā, un tas Joslin ir tieši viss kompozīcijā, kā man patīk krāsas veidot mazliet, jo es vienmēr, man liekas, es saku, ka es lietos uz to filmu looku savās bildēs, bet tas nav īsti filmu looks, tas ir kaut kas cits. Okay. Kāds teikt to, ka tās ir lēka krāsas? Nē, tāda lieta nav. Jā, bet un tas jau kopš pirmsākumiem tu tā kā uz viņu esi, tā kā uz viņu skatījies vai... Jā, man liekas, es pat neatceros, kā es atradu viņu profilu vai kā tas parādījās manā vispār redzeslokā, bet es to...
Viņš vienkārši ir vienmēr tur bijis, un es aizvien tieku gan draugu, gan kaut kādu cilvēku no malas. Ar viņu salīdzina man ar to, ka es esmu, piemēram, Maksims Džoselins. On budget. Tieši tā, on budget. Un es pat neuzskatu to, ka tā ir slikta lieta, jo tas ir tiešām mākslinieks, ko I'm looking up to him. Jā. Un man ļoti... prieks par to. Ļoti izteikti var just to influenci no viņa tavās bildēs. Nu, kā, ja salīdzina, tad ne jau sliktā nozīmē. Nu, kā, jo tā estētika tur ir tāda īpaša un forša. Tas ir ļoti labi. Un kā tu ikdienā, teiksim, iedvesmojies kaut kādām fotosesijām, kas tev liek turpināt darīt to, ko tu dari? Vai mēs runājam tieši par manu darbu? Jā. Kas ir mazāk redzams cilvēkiem? Neapstāties, jo, es tev īstenībā visu laiku, vienmēr, kad es tev satieku, tev vienmēr uz pleci kamera, jā, tā kā. Jā, par to es no mājas, kaut vai es dotos uz veikalu pēc piena, es turēšu kameru savu plecā. Tas ir mans dzīvesveids, un es, man liekas, nesen atklāju to, ka man ļoti, ļoti sirdī mīļš ir tas process fotografēt un veidot cilvēkiem atmiņas. Okay. Man tāpēc vienmēr uz ielas man redzēsiet, vakar bija Valentīna diena, man bija ķecerīga ideja par to, ka es izliktu, mēram, storijā ārā, atnāciet šeit uz šīs ielas krustojumu, es tur būšu, mēram, kāds 2 stundas vai stundu, un katrs pārīs vienkārši garām nākot dabūsiet jums romantiski, 5 minūšu fotosesiju. Jā. Bet es noslinkoju, būšu godīgs. Bāc. Tas būtu smukāk bijis, ja es būtu to izdarījis. Tev tik labi sanāk. Bet, man tā deksme dod prieku cilvēkiem par to, ka viņiem ir veidotas atmiņas par ko, par viņu laimīgiem momentiem. Kaut vai man ļoti patīk fotografēt kāzas, kas ir, man liekas, ko pat īsti cilvēki nezin to, ka esmu to darījis, vai man tagad es to nedaru dēļ cita veida darba apstākļiem. Yeah. Ka es neesmu pašā Latvijā, un es nevaru garantēt cilvēkiem to, ka es šeit būšu, bet to man patīk darīt. Man ļoti patīk veidot mārketinga fotosesijas, kas ir šī Valmiera mūža. Tagad pat esmu burtiski tikko, cik mums ir laiks, es esmu... Pirms stundas vēl biju darbā veidojot man, kā tas saucās, social media coverage un lifestyle fotosesija priekš Burzmas, kas ir Gallery Centers Food Courts. Un viss, kas ir redzams uz viņu sienām, jau bija manas fotogrāfijas. Kā tu vispār, tu esi kaut kur mācījies, izglītojies par fotogrāfiju, tas ir pilnīgi viss tā kā pašmācības ceļā? Tas bija pilnīgi viss pašmācības un smagā ceļā ar to, kā es teicu, bārā, tu esi tajā vidē un tu mocies ar to, ka tev nav rezultāts. Tu vai viss izdeg, vai viss ir tumšs, un tev, lai tiks pie rezultāta, tev bija jāmocās mazliet. Nebija tā, ka tu izvelc telefonu, YouTube, vai kas tāds. Man nebija telefona tad jau pieejama, bet man nebija tā, YouTube īsti. Tu vienkārši pats uz sajūtām uzspied, paskaties, kas notiek, vēlreiz uzspied, jā? Jo tad nebija tas arī live view funkcija, ka tu redzi kamerā, ka tev vienkārši bija dzīvā bilde, kā izstāst dzīvē un viss. Jā, tu nofočē, atstiņā paskaties nofočē, tad tu paskaties ekrānā. Tā bija kādreiz. Tagad jau zini, kā mums jauniem fotogrāfiem vai ne, tik labi viņiem viegli. Kaut kāds murks. Jā, vai ne? Izstāst varbūt tās par savu ceļošanu pēdējo gadu laikā, kā vispār tu nonāci līdz droši vien, ka daudzi domā, ka tu tur visu laiku esi Dubajā. Kā tu nonāci līdz Dubajai? Kāpēc tu tur esi? Es saprotu, ka jūs tur vesels bariņš ar latviešiem esat ik pa brīdim on-off. Izstāst tādu varbūt tās izvērstāk to stāstu, lai tie, kas varbūt tās ir, kuriem interesē, tad saprot, kas tur notiekās. Palielam bija pirms 3 gadiem sanāk. Covid. Man liekas, pat tajā savā augstākajā ganīs punktā. Latvijā viss ir apstājies. Nekas nenotiek, tu nekur nevar iet ārā, tu nevar neko darīt, ir karantīna, komandants stundas, man liekas, pat eksistē tajā momentā. Jā. Un ir nakts vidus, un man pazvana mans draugs Kristaps Kukainis, kas ir videogrāfs, kas ir mans, es saukšu viņu, lai viņam ierie par manu protožē, es viņu ievilku šajā vidē, kas ir foto-video pasaule. Un viņš man pazvana un saka, čau, negribu nākamnedēļ braukt uz Dubaju? Tāds,
nu labi, braucam. Nu, ko darīt? Cik šeit nekas nenotiek. Tā ka finansiāli arī nav tā, ka to var, vienkārši daram to. Un paņēmām savas mantiņas, ar ļoti lielām grūtībām tikām uz turieni. Jo pirmais lidojums mums neļāva kāpt lidmašīnā. Kāpēc? Dēļ tā, ka, ja es pareizi atceros, netika atļauts, laikam, pamest Schengen zonu. Ok. Tieši ar visu to karantīnu, visiem tiem ierobežojumiem. Kaut kas tur bija, ka Air Baltics ļāva pārdot biļetes, laikam. Jā. Bet uzkāpt uz lidojumu viņi tev neļāva. Un tad mums tur gadījās kaut kāda situācija, par mums bez tabū runāja kaut ko, bet kā mums bija, laikam bija paredzēts 8 stundu lidojums. Bez tabū? Nē, par bez tabū par mums runāja. Man arī ziņā, kaut kāds raksturī bija ziņās. Kaut kas notika, es tieši konkrēti neatceros, bet kaut kas notika. Un mums paredzētā 8 stundu lidojuma vietā mums pēc tam uzdāvināja 24 stundu lidojumu, kur mums bija 16 stundu layovers Kievā. Jā. Un vienkārši paņēmām to lidojumu, devāmies, visu tur Covid testu darījām, visu. Izsēdējām to 16 stundas Kievā, tikām uz Dubaju. Pirmais, protams, ir šoks. Wow, kas tā pa zemi, jo es pats nebiju nekad, neskatījos vispār tādā virzienā, kas vēlētos tur būt kādreiz. Es vēl aizvien tur nevēlos būt. Noslēpums mazais. Mēs tur mēnesi nodzīvojām. Ar domu, tā kā meklēsim darbiņus kaut kādu mēs tur klientu atradām, kaut kā mēs tur pastrādājām mazliet, bet tā ražanība neveidojās, jo tas tomēr bija kaut kā manās acīs arī atpūtas ceļojums. Jo tur viss tomēr bija atvērts, savā 36 grādu karstumā, bet tev tāpat bija maskā jāstaigā pāri. Jā. Un mēs mētājāmies pēc tām vietiņām, un tad pienāca, laikam, mans ceļojuma gals, ka bija izdomājuši doties mājās, un sanāca tā, ka parādījās storijas no Maika, kas ir mūsu darba devējs pašreizējais, ar kuru dēļ mēs arī ceļojam tur vairumā. To, ka viņš meklē jaunu videogrāfu. Un mēs visi ieteicām Kristapu. Un Kristaps tagad satikās ar viņu un sāka tur ar viņu filmēt. Es pametu Dubaju, viņš palika Dubajā, vēl mazliet pafilmēja viņam, tur sadraudzējās. Un pagāja pusgads. Atkal izdomāju, mēģināšu šo veiksmi vēlreiz, braukšu uz Dubaju, varbūt atradīšu. Tas ir vēl Covid laiks? Tas, man liekas, vēl aizvien Covid bija aktuāls. Vēl Covid bija aktuāls. Un pusgadu vēlāk, novembrī vai kaut kad decembris sākums, kaut tā, laikam atkal devāmies uz Dubaju. Un es izdomāju, labi, pievienošos Kristapam vienu dienu uz viņu šūtu. Vienkārši behind the scenes, nekādas naudiņas, nekas neinteresē man tāds. Es vēlos vienkārši pafučēt. Safučēju to dienu, un tajā pašā vakarā saņem zvanu no Maika. Čau, vecīt, man tagad tev vajadzēs katru dienu. Labs. Un tas arī bija, kā tas viss lēnām attīstījās to, ka mēs ceļojam tagad pa pasauli, veidojam saturu. Un tas ir, tā kā tev tā kā pilnu laiku, tu tur, kā tā strādāšana vienkārši notiek, tas process, kāda ir tā ikdiena? Man ikdiena ir samērā... ne jau viņš tev tur tā kā līguma darbā paņem. Es esmu zem līguma, man ir, es esmu rezidents Dubajā, zem viņu kompānijas, bet pie viņa es strādāju freelancā. Apmēram tā, ka tad, kad vajag, tad arī strādāju. Tu viņam izrakst rēķini pēc tam? Rēķini is questionable thing. Bet tā man ir brīvais laiks arī darīt visu, ko paralēli tur. Tad... respektīvi, viņš tev pazvan, šodien tev jābūt, braucam kaut kur, tur kaut ko jādara. Un kā es izdomāju, kā notiek, teiksim, izstāst vispār, tie, kas nezin, kas ir Maiks? Mike Thurston ir fitnesa treneris, bet fitness lifestyle entrepreneur, businessman. Viens no šī brīža, man liekas, aktuālākajiem tādiem fitness tajā pasaulē. Viņš ir ļoti populārs podcasts, tagad arī izveidots, un mēs visi visi latvieši, kas mēs arī 4 aizbraucām, toreiz mēs arī pie visi strādājam. Un... kas ir vēl tātad Kristaps? Tad ir Kristaps, ir Luīs, kas social media dara, un ir Elvis, kas veido short form kontentu. Mēs tur esam
vairāk cilvēku, kas pie viņa strādā. Labs, visi latviešu brāņi. Jā, parazīti, visi pielic. Parazīti. Un kas viņš ir? Nezinu, vlogeris, veido saturu YouTube, un tas viss arī kaut kā aizgāja uz biznesa virzienā, ka tas viss kaut kā, un vispār fotosesijas, kā notiek, ir pārsvarā tas ir satura veidošana priekš kādām vajadzībām, kas ir fitnesa appa pārdošana, vai vienkārši dzīves stila kaut kā vizītkartes veidošana, jo tas ir tāda veida influenceri, man liekas, darbs. Tev ir jāveido saturs par sevi. Jā. Par to, kā tu dzīvo, kā tu atpūties, un tas viss ir visu laiku vajadzīgs viņiem. Jā. Nu labi, atgriežamies bišķi atpakaļ. Mēs tur kaut ko par to Covid runājām. Kā tev vispār Covid laiks pagāja, izņemot tos braucienus uz Dubaju? Es domāju, pats sākums, tu tomēr, tev pārsvarā tu strādā ar cilvēkiem, ir kaut kas varbūt tās mazāk, bet tas vismaz tāds liekas, tikko ar cilvēkiem darbs vairāk ir, tad tajā brīdī, kad ir Covid, tad tas viss apstājās. Bija ļoti interesanti vispār. Es neteiktu to, ka man tas sāpēja ļoti. Vispār, man liekas, jo es visu, ko es saņēmu, tāpat bija klienti, kas sūtīja man uz mājām kaut kādus produktus, ka es arī veidoju produktiem fotosesijas. Jā. Ir tik interesanti. Jā, es atkal satrakošu, bet tas, ka es neesmu vienas kategorijas fotogrāfs. Un man sūtīja uz mājām produktus, līdz to biznesa neapstājās. Tas turpināja kustēties un, protams, cilvēku. Tagad jau droši vien var teikt, ka kaut kādas fotosesijas tāpat notika. Kaut kur ārpusē, dabā pārīšiem, ko arī fotografēja. Nebija tā, ka viss tur apstājās. Nē. Bija laiks, kad cilvēki bija vairāk nobijušies. Protams, jā. Bet man liekas, vienkārši daudziem fotogrāfiem tas tāds smags laiks. Tas bija laiks, kad lika apstāties, saprast to, ka fotografija toči nav īsti darbs. Un tad es iestarpināšu, un tad bija es, kas sāka strādāt fočēt Voltam, un man liekas, nevienu dienu es mājās nenosēdēju, man liekas, pa visu to Rīgu, jo otrs fotogrāfs bija tajā brīdī, kad tikko sākās Covid iestrēdzis Spānijā, un tam man viss bija jāņem uz sevi. Bija labi, tā, pa Rīgas staigāt. Tā tev, man liekas, bija tas Kickstarters celējs. Tas bija ritīgais Kickstarters manai visai šitai padarīšanai, jā, kad tāds kaut kam tas tāds, tad melna strīpa, bet man tas tāds ļoti, veiksmīgs stāsts ar to Covid visu. Tāpēc es tā vienmēr, Covids, man vienkārši ļoti interesanti, kā citiem tā kā ir gājis tā kā pa to laiku. Bet ok, un izstāstīja, tev jau tagad otrais gads, man liekas, ka tev tāds lūps sanāk pa pasauli izbraukāt kaut kādā tajā posmā, jo, man liekas, iepriekšējā gadu arī tev bija tas kaut kāds tāds, vienā brīdī tu tur kaut kur uz to Āziju, tur kaut kā, kas tas tāds, tev tā kā, tu vienkārši izdomā, ka es šogad braukšu, un vienkārši, vai tas arī kaut kāda darba darīšanās ir? Tik viegli, pagājuši gadu tas bija gan darba dažīšanās, gan arī atpūtā. Sanāca to, ka tāds ārpus komforta zonas ceļojums beigās, bet es nemāku, tā nevarētu izteikt. Es ārpus komforta zonas, bet tāds, ka es pats, man patīk būt komforta zonā bieži vien. Okay, jā. Un ceļošana bija kaut kas tāds, kas, protams, patika, bet tas sagādā, tev kaut kas jādara. Kaut kā diskomforta. Kaut kas tev ir jādara. Un tad reiz tāds, bet par Āzijas tēmē tad Balī pagājuši, 2 gadus atpakaļ Balī bija Balī. Tikko arī bija, ne? Tikko mēnesis dzīvoja Balī. Un tad vēl iepriekš. Un tas iepriekš bija, bet Balī vienkārši brīvība. Jo īpaši pēc Dubajas, to es nodzīvoju Dubajā to noteikto laiku, kur ir liekas, ka tur viss ir tik strikts, tik kastē, negluži kastē, bet tāds, ka tev visu laiku uz tevi skatās. Bet nav tā, bet ir tā. Tāpēc, ka tu esi Eiropietis? Nē, nekas vienkārši tas viss, tas dzīves stils tur ir ļoti lineārs. Okay. Es teiktu to, ka viņš ir netik wild. Nav tā brīvība tur. Yeah. Un tad es, piemēram, aizbraucu to Balī, un tur bija pilnīgi atžgāni viss. Tev ir satiksme ārdās, tev visu laiku, kaut kas notiek. Visu laiku ap tevi ir kaut kas. Savukārt, Dubajā man nav īsti dzīvesveids tur tāds. Man ir vairāk tāds sit at home, tā kā darīt kaut ko
Tikai tad, kad kaut kā notiek kaut darbiņi. Kas ir tas, kas tev varbūt visvairāk nepatīk tajā Dubajā? Ja vienkārši, man liekas, cilvēkiem tā tāda, sapņu zeme varbūt tās, un tad rekur cilvēks, kas ir, ka tur ir vairāk, jau kuro gadu jau dzīvojās kaut kādu laika periodu. Man liekas, tas, kā pats teica, man ir darbs ar cilvēkiem ļoti daudz, un tieši Dubaja man ir parādījusi to, ka darbs ar cilvēkiem, kuri domā daudz vairāk par sevi, nav tik patīkams. Tas nav uz Maiku, Maiks ir lielisks employees, un man draugs jau tagad, vairāk gadu draugs, un tā kā ar viņu ir fun pavadīt laiku, bet tie visi pārējie cilvēki, kas vēlas it kā ar tevi strādāt, bet tajā pašā laikā viņi vienkārši negrib to, jo pirksti gaisā visiem mēs lieli influenceri esam, kas tāds, bet viņi nevēlas nemaksāt tev, viņi ir schedule visu laiku kaut ko, un tas tad uncertainties tavā darba laikā. Tu tevi nobuko uz kaut ko, tu esi paredzējis to, ka tu strādāsi, un tev stundu pirms, piemēram, pazvana tāds, hei, es nejūtos šodien tā. Arī labākais stāsts, ka man ir bijis tas, ka kaut kā Džekiņš man gribēja nobukot 2 dienām, 2 pilnas dienas, lai šūtoju viņam saturu priekš kādiem kursiem vai kaut tādu. Un es viņam pasaku savu cenu, viņam bija apmēram reakcija tāds, es domāju, ka 200 eiro uz visu weekendu, uz šīm 2 dienām, tāds 200 eiro, nē, sorry, tā tas nebūs. 200 eiro uz visu weekendu Dubajā. Man apmēram, tā kā, es nestrādāšu, un tāds, labi, nestrādājam, un nākamajā Džeks liek storiju ar to, ka viņam ir nauda, tā kā koferis ar naudu atvērts, Rolex, flexo kaut ko, un tu gribi labāko saturu, bet tajā pašā laikā to neinvestē viņā. Un tu lielies to, kas tev iespējams, kas patiesībā nemaz nav. Un Dubai man asociējās tieši ar to, ka tu vairums cilvēku tieši lielās ar to, ka viņiem nemaz tā nav. Jā, kā tik palielīt. Jā, tā ir mana problēma ar Dubaju. Jā, sintētiskums. Jā, tieši tā. Nekas nav genuine. Aizbraukt kā turistam, pabaudīt tur to zemi, varbūt tās forši, bet tad, kad tā sākās tie interakšani. Jebkuram turistam es arī ieteiktu, Dubai nebūtu tavs galamērķis, nevajadzētu būt tam konkrētam galamērķim. Vairāk kaut kādu Āziju, kur par to naudiņu tu patiešām kaut ko gan vērtīgāk var dabūt nekā Dubajā. Vien dēļ tā, ka tā ir Dubai, tev jāmaksā ir. Jā. Labi. Paga, kur jūs tur bijāt? Balī, bet pirms tam Tokiju vai kas? Kur tas bija? Nē, man vēl ir... Es strādāju kopā ar kompāniju, kurai ir 3 pasākumi gadā. Notiek viens Dubajā gada sākumā, nākamais notiek Barcelonā vasaras vidū, un 3. notiek decembrī sākumā Bankokā. Bangkok. Jā, un Bangkok ir tas arī galamērķis, kas man vienmēr paticis. Jā. Un tur es pavadīju pagājuši decembri 2 nedēļas. Un ko tur darīji? Fotografēju konferenci, pirmkārt. Jā. Izveidoju tam visam saturu. Un 4 dienas pavadīju gultā saslimis, jo man konferences laikā uzšķaudīja indietis. Un savu ceļojumu burtiski pavadīju gultā. Šitā te. Bet gadu iepriekš Elvis Lācis bija man kā asistents, devās līdzi kā fotogrāfs. Lai gan viņš nav fotogrāfs, bet devās man līdzi. Viņš jau saka, ka viņš var visu ko izdarīt. Viņu var dabūt visu. Ego viņam ir ļoti augsts. Bet viņš ir, man liekas, viens no maniem mīļākajiem travel buddyiem. Tā ka viņam ir ļoti kopīgas intereses, un mums tiešām mēs varam bez problēmām 30,000 soļus dienā nostaigāt. Nedēļu no vietas tāda sajūta, un fotografēt ielas un cilvēkus, un vienkārši iet pieredzēt visādas atrakcijas, jo tiešām kopīgas intereses visu laiku ir. Jā. Un kā jums tur savstarpējā tā ķīmija Dubajā tam 4-niekam ir, jums tur viss forši nesanāk, tur saķerties ik pa brīdim kaut kāda interešu konflikta? Es teiktu, ka nē. Viss forši ir, jā? Jā, mēs mākam sadalīt savus, protams, kuram nav konflikta kaut kāda veida. Tāpat jau izveidojas, bet tu tiec viņiem pāri un saprot, ka tas ir darbs vai kas tāds. Būs arī mēs sākumā, kā mēs dzīvojām visi vienā dzīvoklī kopā cieši. Jā. Protams, tad jau veidojas tās sajūtas, jo tu visu laiku esi 24/7 kādam un uz kakla. Jā. Bet tas, man liekas, ir pilnīgi sakarīgi un normāli. Vai tu esi, kopš tu esi sācis sadarboties ar Maiku, kaut kādu atdevi arī, privāti savās kaut kādās, tur pieprasījuma ziņā sajūtas
tomēr, zin kā, tu parādies gan vlogos viņam, gan pie bildēm tevi satago, tas ir tā. Protams, ir Instagram growth, kāds veidojies, bet tur arī tā nav auditorija vispār, man liekas, kas man būtu vajadzīga. Jo tas pārsvarā ir puskāli muskuļaini vīrieši. Kas, jo, man liekas, ka Maikam sako 90% vīrieši varētu būt tā, apmēram. Un tad to saturu arī patērē apmēram tas pats cilvēku. Bet tur, Dubajā, protams, cilvēki redz, viņi grib strādāt ar tevi, bet tad es atgriežos pie tā, ka viņi redz, viņi tev uzraksta, bet tad viņi negrib maksāt. Atmetās. Vai atmetās. Jā, kaut kas nerezonē viņiem to. Bet es arī neesmu biznesmenis. Es nemāku sevi pārdot, es necenšos sevi pārdot. Man ir labi situācijā, kurā es esmu. Jā. Un es nesen redzēju, ka tu esi palaidis savus presets tirgoties. Kā tu līdz tam esi ticis, un vai tas ir bijis tā vērts? Labi, nav daudz laika pagājis, bet tā tīri. Un tad atgriežamies pie tā, ka es nepārdodu sevi. Es nemaz necenšos. Protams, uzlec ir ik pa 2-3 dienām uzlecā doma, varētu kaut ko mēģināt pārdot. Tas nesāp manai dvēselē, bet tomēr tas sāp. Jo es pats neticu presetiem. Jā. Es viņiem vienkārši neticu. Nebūs neviens tas one-click solutions nekad tev. Un cilvēki bieži vien pārdod viņus ar to domu, šis salabos tev visu. Bet nē, es izdomāju viņus izveidot, jo visi Dubajā, viņiem ir šis biznesa mindsets, un tad, kāpēc tu nepārdod digitālu produktu, kur tehniskais cilvēks saka, ka esmu labs fotogrāfs, kāpēc tu nevarētu pamēģināt izdarīt? Tieši tā, jā. Un visu, ko es izdarīju, ir salikt kopā paku ar presetiem, ko es izmantoju tieši priekš Maika sekotājiem, lai viņi pērk, ja viņiem ir vajadzība, un varbūt vienu dienu palielināšu to sortimentu ar kaut kādiem savu ceļojumu presetiem, un tev ir bijis kaut kāda? Sajūt kaut ko? Es, man liekas, nopelnījis. Latviju varēja atpakaļ. jā, tieši tā. Nē, peļņa nav bijusi daudz, man liekas, kā 200-300 eiro vien. Okay. Man nav, es varu to pateikt. Tas tā kā dienā 200-300? Nē, tas ir par visu to laiku, kamēr viņi ir bijuši pieejami. Jo, saka, esmu ielicis labi, ja viena storija par to. Jā. Kaut kāda, bet pārsvarā tie visi cilvēki, kas ir nopirkuši, ir ļoti interesantos laikos nopirkuši. Nezinu pat, kāpēc? Kam tas ir vajadzīgs? Jā. Un kā tev vispār pašam ir ar tiem presetiem? Tu tā kā pats viņus visus veido savējos, vai tu arī kaut ko esi pircis kādreiz? Nē. Tu neesi pircis? Es neesmu pircis. Okay. Es neesmu nevienu presetu nopircis, bet varbūt es kaut ko nokačājis. Okay, tas jau... Lai es vienkārši mācītos un saprastu viņu, analizēt, kā izveidot to, un tad tu izveido pats savu bāzi, no kuras tu katru reizi kaut kā centies attīstīt to bildi tajā virzienā, kā tu redzi viņu pirms fotosesijas, vai kā tā doma veidojas. Okay. Tad attiecīgi tu esi visu to gadu garumā izkopis, tur grozot, tur nobiņas, visu tur krāsiņas, savu to... Ja tu to dari 10 gadus no vietas, tev ir jāsaprot, ko katra lieta dara apmēram. Varbūt es nevaru pastāstīt teorētiski, bet tieši ko tas dara, bet pēc jūškas tu saproti lēnām tos stabiņus visus. Okay, tad tev nevelina tāds pasīvais, tas ienākuma avots, kas tev tā kā, es domāju, tā preseta pārdošana. Tas tā, man liekas, tas ir, man personīgi, man liekas, forši, ka tu vari tā kā monetizēt to savu lietu, kas tev patīk. Pilnīgi piekrītu. Jā. Es nejūtu sevi kā tāda veida. Ko es tagad likšu, nekā es varētu likt savā pašā Instagramā, tur before and after, un cits, ka cilvēkiem interesē, vai šo es varu dabūt. Jā. Bet es neesmu saņēmies līdz tam. Es kaut kā nejūtu to, ka tas būtu mans. Atkal es varētu atgriezties pie tā, ka Joslins to nedara, man liekas. Okay, viņam nav, jā? Viņš pārdod. Man liekas, viņš pārdod presets, bet viņš arī necenšas viņus... Es reiz uzskatu to, ka tas ir kādam vienkārši paņemt un rīklēs stumt iekšā to, ka tu kaut ko pārdod. Man patīk, ka viss ir vienkārši pavisam vienkārši. Man patīk fotografēt, es vēlos savus bildus publicēt un viss. Ja kāds pajautās, vai jūs varat dabūt presēt, tad kaut ko izdomāšu. Jā.
Nu, labi, par bilžu publicēšanu parunājam. Kā tev šķiet, cik ļoti svarīgi mūsdienu fotogrāfam ir būt sociālos tīklos, aptvert varbūt tās vairākas platformas, jo tās ļoti daudziem tur galvssāpes sagādā, kad man te tagad TikToki jātaisa, tur rīli jātaisa, bildes vēl kaut kur jāfučē, vēl tur tagad YouTube shorts un tā tālāk, tur sajūgt prātā vēl kaut kāds šitais Vero ielavās kaut kur, un vēl saziņ, kā tev tā domas ir par šito visu, kas notiek sociālos tīklos un tieši foto, video cilvēku tajā visā mikroklimatā. Tev ir jābūt multimediju artistam, man liekas, tajā momentā. Tev ir jāsaprot viss, kā pasniegt sevi, man liekas, sociālās tīklos, un patiešām tev ir jāizmanto visas platformas, jo viņas ir bezmaksas pieejamas tev. Viss, kas tas prasa, ir tavu laiku, lai izveidot saturu priekš katras platformas. Ir cilvēki, kuriem gribās to, kas spēj to laiku tā tērēt. Tas ir veselīgi. Tas ir, ja tu neatlaidīgi strādās pie kaut kā, lai to sasniegtu, tu to arī sasniegsi. Kā tu pats tā kā vērtē to, es esmu ļoti slikts piemērs šim visam. Man liekas, es tagad neesmu nedēļām jau neko publicējis nevienā platformā un necenšos. Jā. Tā komforta zona pārāk ērta varbūt. Viss kaut kas cits parādās, ko darīt. Kaut kādas slepenas lietas, kas jādara. Slepenas lietas? Kas ir slepenas lietas? Slepenas lietas, par kurām nerunā. Jā, un es nezinu, tas vairs neuzskatu to, ka pēc tā ir ļoti vērtīgi tos, ka viņš ir Instagrams vai vispār jebkura platforma, jo tas tev palīdz pārdot kaut ko, varbūt kādreiz. Ja tu vēlēsi kaut ko pasīvi inkam vienkārši sagādāt, bet strādāt pie tā man pašam es nevaru saņemties. Man ir doma bijusi noalgot kādu asistentu sev, kas parūpēsies man par to visu. Es sagādāju visu datubāzi apmēram, un tu darbojies. Varbūt tas jādara. Bet kā tu gan jau ir tev kaut kāda perioda bijuši, ka tu esi ļoti aktīvs un bijis, un kas tev tajā, teiksim, es nezinu, ir bijuši tādi periodi, ir, kad tu saņemies un tu, nezinu, varbūt pausto katru dienu vai kaut ko tā, bet... Es atceros tos laiks, ka varēja katru dienu vienkārši tik daudz bildes, vienkārši lietas, vienkārši ne par ko nedomā, vienkārši tev tik ļoti fans no tā ir, un tu nonāc pie tāda, tā paškritika ar katru gadu aug, un tad tu tā kā, šito jau neliks, un tā tālāk. Toreiz bija vienkārši vienalga. Man liekas, tas pie malas visiem ir jāsāk atkal likt, jo tāpat to saturu, bildi tu patērē, 3 sekundes, varbūt 2 sekundes, parastais cilvēks. Nezinu, varbūt kāds pastāst tur ilgāk kaut ko nokomentē vai kaut kā atrod, kam piekasīties vai tieši pretēji pateikt komplimentu, bet būtu ļoti jauki atgriezties pie tiem veciem laikiem, ka tu vienkārši publicē jebko, kas tev patīk un nedomāt par to, ka vai tur būs gana laika vai kas tāds. Bet tas ir vispār, laiki. Vienalga. Instagramā publicē vienkārši kaut ko. Es pats esmu paslēpis no sevis, tā ka tas ir ļoti, kas tas pa vārdu ir. Es arī tagad domāju, un es nevaru izdomāt. Tas viņš ir destruktīvi tā štēle. Jā, tieši tā, tu nejūties pats, tu jūties kaut ko publicē ar lepnumu, un tas saņem vienkārši sagrauj tavas ekspektācijas, piemēram, par laikiem. Un tāpēc es arī esmu paslēpis to visu, lai sev nečakrāt galvu. Cenšos nevērt vaļā, protams, kā atver kādreiz, bet cenšos nevērt vaļā. Tā, paskatieties, cik laika tur bija. Protams, tas taču interesē visiem. Protams, ka interesē. Vairākas reizes dienā vēl refrešo visu laiku. Kad to centies nedarīt. Jā. Tu seko vispār Latvijas foto nozarē kaut kādu, tur fotogrāfiem kaut kādam, kā tu vispār šķiet, kāda ir tā Latvijas foto industrija šobrīd? Man liekas, visi ir kāzu fotogrāfi. Visi ir kāzu fotogrāfi un visi... Jā, uz to vien arī dzīvo. Kāpēc tev šķiet, ka visi ir kāds fotogrāfi? Varbūt es sekoju kāds fotogrāfiem pārsvarā tieši no Latvijas. Jā. Jo pārsvarā visi ir tieši tajā nišā iegājus, jo man liekas, tā ir droša niša priekš fotogrāfa. Protams, tev ir jāzina, tev ir jāmāk tā kāzu gaita, tā diena, tev jāsaprot, kā fotografēt dažādos apstākļos, kas ir, jo tu vari dabūt jebko kāzdienā. Un tev būs jebkas, kas ir nakts mičošana, pilnīgi tumsa, nekādā apgaismojumā vai mazās sveču gaismās, kad cilvēki izdomā to, ka tas jau būs gana priekš gaismas. Jā, vai ir atkal
dance floors, kur tev ir stroboskops, sūrī, gaismas kustās, un arī tev jāzina, kā to visu risināt. Ir baznīcas, kur tu kā labs fotogrāfs nevēlies, lai tur būtu slēdzis, bet tu izslēdzi savas kameras slēdzi, un tad tev veidojas līnijas pār bildēm. Tev jāzina arī, kā to risināt, lai tu nebojā cilvēkiem sajūtu. Jo es kāzās, piemēram, ceremonijās, mičošanās, cenšos būt tik nemanāms un netraucēt cilvēkiem to viņu intīmo sajūtu, jo tas tie ir momenti viņiem. Skaidrs. Runājot par fotografijas to tehnisko pusi, kur tu tur minēji, tur tas šitais, kā tev ir, tu vispār seko līdzi fototehnikas nozarei, un kas tur jauns notiek, kas tā un šitā, tev patīk, vai tu tā, virs kaut ko? Man ļoti patīk, bet es nesekoju tik daudz līdzi. Es paskatos, kas ir jauni, vai tas ir kaut kas unikāls, bet tieši fotografijā, man liekas, nav nekas. Kas var jauns vispār iznākt, kas būs breathtaking, parasti mana veida fotografijā, kas ir pasākumi, brandings, kāzas, cilvēki, ielas. Kā tu esi nonācis līdz savam esošajam tam fotosetupam, tehnikai, ko tu izmanto ikdienā? Kaut kāds varbūt tās konkrēts kaut kāds kameras objektīvi, kāpēc tieši tos tu izmanto, nevis kaut ko citu, droši vien, ka ir bijuši kaut kādi iemesli, kāpēc tu esi kāpēc tu lieto to, ko tu lieto. Piemēram, kāpēc tu esi nopircis Leiku izstāst? Tad sāksim ar Leiku, ja? Jā. Es nopirku Leiku dēļ inspiration no citiem fotogrāfiem. Tas ir dizaina instruments, ar kuru ir patīkami uzņemt fotogrāfijas. Jā. Un es varu pateikt, ka tā īsti gluži nav. Priekš manis tā nav. Viņš ir, protams, tas ir ļoti labs conversation starters, cilvēkiem patīk, viņš ir liels tos plecs izskatās, un tāpat tu dabū rezultātu, tu dabū savu bildi ārā, bet vai viņi dara kaut ko citu, ko man Sony nedara? Nē. Tas ir tieši tas pats. Un arī bildi, es nezinu, atkal es Elviju pieminēšu, bet viņš man ir uzbraucis par to, ka manas Leica bildes izstās tieši tāpat, kā izstījās manas Sony bildes. Un tad vispār arī par tehniku. Jā, man liekas, man ir... Redz, un ja tavas Leicas bildes izskatās tāda paša kā tavs Sony, tad kur tad ir tā atšķirība? Jā, tur nav atšķirība. Šis ir lēns instruments, salīdzinot ar manu R5 Sony. Viņš ir lēns, viņš neērts vēl pie tam ir. Un, but it's my fun camera. It's for fun. Tikai burtiski priekš ielām un cilvēkiem. Bet droši vien, ka tas arī ir tās sajūtas citādākās, varbūt tas, ka tu esi kaut kādā mērā tur ierobežots bišķiņ, tā kā tev nav tie objektīvi nomaināt. Un to es arī gribēju teikt, kāpēc es ar primiem bildēju. Man mīļākie objektīvi pašlaik, šis ir 28 mm, bet man vēl ir 24 mm un 35, kas ir mani tā vienmēr mīļākie, jo man patīk interaktot ar video un cilvēkiem. Tu vienmēr, tev būs jārunā ar cilvēkiem, tev būs jānāk tuvāk viņiem, tālāk no viņiem, un tu visu laiku būsi kontaktā ar viņiem fotosesijas laikā. Un tas, man liekas, dod cilvēkiem to drošības sajūtu par fotografiju. Tu viņus arī mazliet distrakto no tā, ka viņi tiek fotografēti. Jā. Un nav tā, ka, kartupeļu laukā aizsūtīs cilvēks 40 metrus tālāk un 70-200 ieņems to fotografu pozu. Jā. Un šaus tagad. Šaus, jā, un ļaus viņiem no tām. Tas ir, man liekas, ļoti bezpersonisks process. Man patīk vairāk, tas ir tāds acs pret aci. Jā. Un pusi, ka man pašam ir jākustās, lai dabūtu rezultātu. Ok. Un pārējā tehnika, kas tev, ar ko tu mauci ikdienā? 8.5 ir, kas ir man sekundārais vienmēr, jo es ar 2 fotoaparātiem staigāju, kad man ir jāstrādā. Tu tā kā, kad tev ir tās darba fotosesijas, tad tev parasti 2 kameras ir, jā? Es cenšos turēties uz 2 kamerām. Kāpēc? Viens ir, kā es teicu, 24 vai 35, un otrs 85. Okay. Tā, lai man tomēr, ja es kaut kur netieku tik tuvu, vai es nevēlos bojāt cilvēku, piemēram, ja tas būtu kāzas vai kaut tāds, nevēlos bojāt cilvēkiem sajūtas, es nevēlos iet tur tuvāk, vai arī tas kā saucās? Kas tad? Compressions, ko dod arī tālāks teleskopiskāk objektīvs.
bildē. Tā arī sanāk kompresija. Jā. Un tas arī reizēm nodara ar to 85, vai arī tas ir uzliek 70-200 uz savu otru. Bet kaut kādās tur commercial shootos tādus, ka tur produkti jāfočē tādas. Es tieši tāpat. Šodien Burzmā arī bija 2 kameras? Šodien nē. Šodien es ar visu izskraidīju pat ar Zoom. Un es ar Zoom, man nepatīk fotografēt ar Zoom. Jā. Ar 24-70 šodien fotografēju. Tāpēc tā nepatīk? Man nepatīk. Es nezinu, es nevaru pastīties. Man nepatīk tā bilde. Man vienkārši nepatīk. Esmu tik ļoti pieredzis skatīties uz bildēm, kas nāk no, 35 un 24, ka man liekas, tas 1.4. 1.4, jā. Tu visu laiku uz 1.4 māc? Tā var teikt, ka jā. Jā? Jā. Labi. Es nebaidos no tā. Ar šo esmu sācis mēģināt eksperimentēt, jo, laba bilde nav tikai nofotografēt kaut ko uz 1.4. Tā ir, jā. Tur ir jāmāk arī. Tagad jau kameras tādas, ka tev nav kas jāmāk. Vienkārši spied pogu, viņš pats visu atradīs. Nopērc kameru, galvenais uztaisīt uzreiz Instagram profilu un Facebook profilu, ka tu esi fotogrāfs un aidā. Vai ne? Kā tev ir pašam, teiksim, kur tagad tas baigais sociālās tīklos, tas shifts uz tiem video ir aizgājis, kāds tev sajūts un domas par to visu ir, ja daudziem zin, kā tur tas baigās problēmas sagādā. Tev jābūt ir multimēdija māksliniekam. Tev ir jābūt idejām, jāmēģina viss, darīt visu. Kā tev pašam sanāk? Kā tev liekas, kā man sanāk? No Elvis tev palīdz. Elvis ir bijis liels palīdzība, jā, tādā ziņā, bet man pašam Vai nepatīk filmēt, ja tur kaut ko? Man patīk filmēt, bet es neaizraujos ar montāžu. Man ļoti patīk domāt kaut kādas arī to production, priekšvideo vai kaut tādu. Man liekas, man prāts spēja izdomāt kaut ko kreatīvu. Jā. Bet pie montāžas man arī rokas nolaižās un apstājās. Es to nevaru saņemties. Tā jau ir. Tas jau nav tā kā, tas ir, man liekas, ne katram tas ir, jā, bet ir jau arī tie daudzie paņēmieni, kā tu vari, tagad jau iemet kaut kādā aplikācijā, viņi tev pat visu tur sadara. Man ir tik daudz behind the scenes no fotosesijām vai kaut kas tāds, bet es viņu neizmantoju tāpat. Es nevaru saņemties, samontēt vai kaut ko izdarīt ar to materiālu. Man arī šitā īstenībā ļoti bieži kaut ko tur nofilmēt, kaut kādās fotosesijas vai kaut ko, un tad aizmirst, ka tev vispār kaut kas tāds ir. Tieši tā. Un es reizēm izvēlos labāk nopublicēt bildi no tās fotosesijas, nevis veidot to reel, kas ir vienkārši trendy audio, galvenais, lai noķer algoritmus mani. Pašlaik ir pilnīgi, bēdīgi bijis ar to. Runājot par darbošanos tur ar dažādiem cilvēkiem, projektos visādos, tu esi bijis fočējis tur uzņēmumiem, nezinu, tur slaveniem, netik slaveniem cilvēkiem. Kā tev pašam varbūt tās ir bijis kaut kāds tāds sapnis sadarboties ar kādu, kaut kāds tāds sapņu kolaps, ko tu gribētu kādreiz savā dzīvē īstenot? Pašlaik, man liekas, tas lielākais, ko es vispār vēlētos, ir fotografēt priekš grupas, priekš mūzikas grupas. Ir tev padomā kāda grupa? Man ir, es esmu ļoti liels fans Bring Me The Horizon. Okay. Zini to grupu? Jā, ir dzirdēt. Pats neesmu klausies, bet zinu. Un es zinu viņu fotogrāfu. Man pat ir bilde no Berlīnas koncerta, kuras pirmajā rindā viņš man tieši uzreiz pēc koncerta, tas bija tu? Atsūtīja bildi man, un tas bija nice. Tas bija ļoti patīkams moments. Un, es vēlētos tieši to grupu fotografēt. Vispār, man liekas, atrast mākslinieku, kam braukt līdz tūrē un veidot saturu tieši māksliniekam. Man liekas, tas ir kaut kas arī ļoti interesants. Tad forši dokumentāls. Tieši tā. Paņemt kaut kādu laiku, nezinu, cik ilgi tūrs notiek mēnesi, noteikti tūrs pārsvarā mēnesi un braukt līdz kādam. Atkarībā kādiem māksliniekiem, cik daži ir gadu braukā apkārt. Kaut kas tam līdzīgs, man liekas, man ļoti būtu tagad tas, ko es vēlētos mazliet. Kā saka, iespējas ir viena e-pasta attālumā vai viena ziņas attālumā. Tad atkal kaut kas jādara. Vajag slinkums. Labāk sēdēt ar kameru rokās, iziet ārā kaut ko uz ielas, kaut ko papučēt. Nezinu, kaut kāds baložs. Baložs, uztaisīt baložiem sesiju. Nezinu, mums ar draugiem ir smieklīgs inside joks par to, ka es fotografēju smirdīgus krēslus uz ielām vai kaut kur, nezinu, transportos. Ja man liekas estētiski smuki, tur iespīt gaismu iekšā. Nē, tam pašam Maikam viņš, there goes Rob again taking pictures of smelly chairs.
Vai arī kaut kur, nezinu, tev stāv atkrituma urna. Jā. Un viņi vienkārši izstāsta forši. Nu, jā. Un tev gribās viņu nofočēt. Protams. Ir īpaši, man liekas, tas ir ļoti būtiski. Nu, ir cilvēki, kas tur visu laiku fočē. Un vismaz mēs esam cilvēki, kaut kādā brīdī tev viens tur izdeg vairāk, cits mazāk, bet iestājās tāds kaut kāds noraujās stopkrāns, un tev vienkārši pazūd kaut kāds iedvesmu. Un ja tev ir šitāds, teiksim, varbūt tas nav tur gluži jāsaka, ka tur jāpērk kaut kāda kamera īpaši cita, bet tieši tā, kā tu saki, tādas vienkāršas lietas, baudīt to fotoprocesu, jā, tā kā vienkārši netur bangeris bildēt, bet vienkārši, jā, es dažkārt tā daru, es vienkārši paņemu savu Fuji, iemet kabatā, ej ārā, un vienkārši man, nezinu, jā, kā tu saki, uz miskastes spīd saulīt, smuki, labi izskatās, nofočē, kāpēc ne? Ļoti labi. Aiziet, labi, mācam tālāk ar skatītājiem, klausītāju jautājumiem. Paldies visiem, kas ir iesūtījuši jautājumu. Bija ļoti daudz, un uz visiem, diemžēl, mēs nevarēsim atbildēt, zinām, apstākļu dēļ, bet centīsimies droši vien, kad uz pēc iespējas vairāk atbildēt. Tu esi gatavs? Jā. Kristais Roziņš jautā. Pirmais jautājums bija, kā nonācis līdz Dubajai, to tu jau izstāstīji. Otrais jautājums, kas ir tas, kas tevi aizrauja fotografējot visvairāk? Tieši tā kā pieminēja, veidot atmiņas cilvēkiem, bet man liekas tas, ka tev neviena diena neatkārtojās. Tev katru dienu pilnīgi citādāk, bet tas ir arī laikam dēļ tā, ka es neesmu ielicis sevi nevienā nišā. Jā. Jo, ja, piemēram, es būtu ielicis sevi kā kāzu fotografu nišā, mani neņemtu fotografēt kādā restorānā, piemēram, menju vai ko tādu. Man neņemtu fotografēt naciklubu, un man liekas, tas ir tas, kas man palīdzēja izaugt un neapstāties, jo visu laiku mainījās tā vide, kurā es dabūju fotografēt. Tev ir kaut kas, ko tev nepatīk bildēt? Ko man nepatīk? Bērnu ballītes un vecmeitas, tas nav tas, ko tev ļoti... It's all about the money then, and tas nav patīkami. Man liekas, katram fotogrāfam ir šitāds kaut kādas tās lietas, kas nav tik ļoti... Man tie ir produkti web veikaliem, kas tev jāgriež uz baltā fona. Dievs, vienkārši es viņus sabildēju, un tad labi, nobildēt jau nav grūti, bet pēc tam to visu griezt laukā. Man ir ļoti smieklīgs stāsts par to, ka man atsūtīja produktus uz mājām Covid laikā. Mājās neiespringst, tu apenēsies vai kur tā, un es tur setapoju savas gaismas un fočēju man liekas, bija kaut kāds pudeles, un es ielieku kompi, un es skatos tām bildēm, esmu, kaut ko tur bišķi patīrījis, ko pasties, un es ievēroju to, ka katrā bildē es apenēs atspīdu tajā fočikā, un tajā pudelē. Tas aiziet vēlreiz. Jā, bet tagad jau var, zin kā, aizzīmē un izdzēš. Tagad var, jā, bet iepriekš tas nebija. Labs ir. Kā nezaudēt azartu? Kā neapstāties? Tieši tas pats. Vienkārši. Ārā, dari to. Vai ne? Dari to, un tas... Es neesmu, man liekas, zaudējis azartu nekad par to. Tu teici, man tiešām man sirdsdziļumiem patīk fotografēt. Man ļoti patīk vienkārši to darīt. Jā. Un tas piepilda manu sirdi, un es domāju, ka cilvēkiem apkārt arī tas ir vienkārši benefits viņiem. Cilvēks jau to jūt, un ja tev tas piepilda, tad viss ir izcili. Labs ir. Liena Petersona jautā, kas liek tev vienmēr smaidīt? Un 3 vārdi, kas tevi raksturo vislabāk? Es neesmu baigs smaidīgais, man liekas. Es vienmēr esmu ļoti nopietns, bet... Tev nav tā, ka tu tā kā... Es tagad samulu. Es zinu to, ka es smaidu, bet es neesmu tik ļoti es neizrādu dzīvesprieku tik ļoti zāru. Jā. Tev nav tā, ka tu tā kā, dzīvē varbūt tu tur esi tāds atvērts, viss tur forši, tā kā, vispār, bet un tad tajā brīdī, kad tev tā kā jāfočē ir, tu tā kā bišķi iespringst, un tad tev pilnīgi tāda seja izmainās. Nav tā? Vai tu neesi pamanījis? To es nebūtu pamanījis. Es teiktu, ka es nemainos tā kā fotografu. Man patīk plēst
tumšs joks, počējot vai kas tāds. Joks. Bet kas bija viņai otrais jautājums? 3 vārdi, kas tevi raksturo vislabāk. Kā tev pašam šķiet? Mēs šo procesu varam pātrināt, kamēr es izdomāšu. Bet man liekas, esmu vienkārši pieklājīgs. Cenšos būt ar kaut ar saviem vēlniem jokiem. Es cenšos būt Roberts. Jā, es cenšos būt es. Vai ne? Jā, tā bija vieglāk atbildi. Tas, man liekas, atbildes visiem 3 uzreiz, jā? Jā, tieši tā. Paldies tev par palīdzību. Tālāk vēl viens jautājums. Vavīs ar 2 A. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju, es ļoti atvainojos. Kā tev izdodās atrast klientus ceļojot? Kaut ko bišķiņ mēs jau tā kā atbildēt, bet varbūt tās ir izstāst kaut kādu to. Tieši pēc manas pieredzes visi mani klienti ir pilnīgas nejaušības. Tas bija tieši dēļ tā, ka viņi kaut kur ir redzējuši manus darbus vai ko tādu. Tu vari, nezinu, rīčautot, rakstīt ēpastus vai ko tādu vai Instagrams. Tas man ļoti nav atmaksājies, bet tas efforts vienkārši nav bijis. Tā atdeva pretī nav nekad bijusi. Tā kā, jā, mēs gribam strādāt. Pārsvarā tas ir cilvēki runā apkārt, kāds iesaka kādam kaut ko, un tālāk tas izveidojas ir burbuli. Jā. Tādā veidā tu atrodas. Man liekas, jā, visi, man ļoti paveicies to, ka mani atrada vienmēr. Un tāpēc, man liekas, man arī Dubajā ir gājis tik... Piemēram, tajā pirmajā reizē, kad jūs tur aizbraucāt tajā Covidā, jūs meklējāt tos klientus? Mēs meklējām. Es gāju uz kafejnīcām, es runāju, prasīju, jo es rakstīju daudzām kafejnīcām, jo man patīk fotografēt kafejnīcās, veidot saturu viņiem vai ko tādu, veidot viņu pašu sajūtas tur visā. Un neviens neatsaucās pretī. Jā. Es nezinu, kāpēc, man liekas, tas ir vienkārši kā tur ir. Nezinu, kā Latvijā ir, jo es neesmu īsti meklējis, bet vienmēr viss atstās par to, kāds kaut kur ir ieteicis. Un tad tā. Nejaušība. Brīžiem iespējas, jā, nejaušība, veiksmes. Kā piemēram, ja mēs sakam, Covid laikā Volts tevi pacēla augšā, kā tu tik līdz Voltam? Kā tu tur esi? Es ļoti mērķtiecīgi gāju uz to. Tas stāsts bija tāds, kad es strādāju Rocketbeanā un tieši, man liekas, neilgi pirms tā visa Covida kafejnīcas vadītājs aizgāja uz Voltu strādāt. Un es tam vadītājiem bija kāds, tur bildējis, viņa mammai tur veikals ir un mums tādas foršas, labas, draudzīgas attiecības. Un tagad Rocketbeanā strādā arī Kārs Didriksons. Mēs kopā kaut ko, un viņš man tur saka, es tur Voltiņam kaut ko man tur uzjautāju, es tur pabildēju, un man tajā brīdī tāds, tieši, ka mums ir tā saruna, ka mums notiek tā saruna, es kaut kā, neilgi pirms tam es biju iedomājis, kā vajadzētu aizrakstīt, tam, kas bija kafejnīcas vadītājs, tam Džekam, ka varbūt tās kaut ko var palīdzēt, padot ziņu, zin kā, un tā. Un man tāds, tā kā Kārs man saka, viņš tur fočē, es tāds, kāpēc viņu, tā kā, kāds sakars vispār, tā kā, zin kā, jo, es esmu viņam, kā es nobildu tā, es, rakstu, tā kā, jau vecīt, tā kā, varbūt tās rekuras, skatos, ka Kārs tur kaut ko bildē, varbūt tās es tur arī varētu, piepalīdzēt, un tā. Un viņš saka, es to tur, man likās, ka tu tur daudz tur prasa, un tā, tā kā varbūt aizņems daudz darba, un tā. Es saku, nē, mēs tieši... Jā, cilvēkiem ir vīzija par tevi tādu, par visiem. Un es tieši, tā kā meklēju kaut ko tādu, kas tā kā, bišķi papildinātu vēl. Jā, un tad viņš man zvana, saka, kur es tev iedošu vienu restorānu, aizēju pamēdini, es aizgāju pakaļ foniem, nofučēju, es atdodu tās bildes. Viņš man tā pēc 10 minūtēm zvana, es domāju, bāc, kaut kas nav labi, laikam. Viņš tāds zvana, bāc, viņš saka, tik labi, tur viss frītīgi forši, davai, maucam tālāk un tā, un kaut kā tā tas vienkārši ir aizgājis.
Jā, bet tu jau arī tiki līdz Rocketbeanā, man liekas, daudz fotografēju pirms tam un izveidoju to tīro stilu, kas bija nepieciešams. Principā jau tā fotografija tur gāja visu laiku paralēli on-off, tā kā nekad, nevienā brīdī nebija tā, ka kaut kas tur apstājies, bija vienkārši, nebija tie apjomi tik lieli un sākās tas Covid, tas trakums ar visu to, kad viss ir takeaway, viss ir uz pasūtīšanu, un tas ārprāts, kas darījās par Rīgu, ka visi tur restorāni lec virsū, tā bija tāda laba prakse. Zini kā, tāds zaļš gurs, tev ir kaut kāds iemēs tur ēdienu bildēt un tā, bet tu jau, zini kā, tur ir kaut kāds savas vadlīnijas kompānijai, kuras ir jāievēro, tu nevar tā tur pilnīgā freestylā maukt. Bet Vols tas ir labākā štela, kas ir noticis, man liekas. Tā kā, kāds bija jautājums? Tālāk. Toms teicis, jautā, kā tikt bildēt līdz Dubajai, Balī un tā tālāk? Kā tikt līdz tām ārzemēm? Robert. Tas bija doties ārpus savas komfortzonas. Paņem, aizbrauc un mēģini. Tas ir viss, tu zaudēsi varbūt naudu, varbūt to laiku, bet tāpat tu būsi mēģinājis un nezini, kas tev, ja tu nemēģinās, nezinās, kas notiks. Tieši tā, vai ne? Varbūt tu ieies kādā kafēnīcā un... Tieši tā, tu maza socializēšanās, tas pats Lauris Kalniņš, man liekas, arī ir liels piemērs, viņš socializējoties ar cilvēkiem ir ticis, tur, ka viņš ticis. Lai gan viņš varētu nefotografē, man liekas, viņš dara savu biznesu. Savu melno biznesu. Savu biznesu. Tu zini, kur viņš dara. Jā. Nesen es viņu arī vienā kafejnīcā biju saticis un mēs parunājām par to, ko viņš tagad dara. Kaut ko viņš tur bišku fočē, nav jau tik traki, bet labi, jā. Lauris, šis Lauris. Tā, nākamais jautājums. Kazmera Liāna? Jā, Kazmera. Tā varētu būt, jā. Kādi fotoprojekti tev ir vismīļākie? Pasākumi, pilsēta, portreti, sports, produkti? Par to, kas tev nepatīk, mēs izrunājam, kas tev patīk. Bet es nesen tieši par šo domāju, to, ka man no gala sākuma ļoti patika fotografēt virtuvēs. Restorānu virtuves. Okay. Kā ir ļoti čoms, kas ir strādā Barentā, galvenais šepavārs. Jā. Dzintars Kristovs, kurš man ir iemācījis ēst arī ēdienu, jo es agrāk biju picky eaters, un viņš ir strādāja Valmiermužā, un es Valmiermužu virtuvē, es devos katru reizi turien, apmēram veidoju tā kā fotosesiju priekš ēdiena, un patīk tas process, kā viņu sagatavo tās detaļas, ko tu vari nofotografēt, tu vari visu izdarīt tur apmēram arī. Jā. Un tad arī tev ir fināla produkts jāsabildē, un tas tāds patīkams process visā tajā bija. Un tas man ir tāds, kas man vēl aizvien patīk, kurus vēlos vienmēr atgriezties. Restorāni, jā? Tā visa restorānu dzīve. Vispārīgi man ļoti patīk kafejnīcas fotografēt, jo arī katra kafejnīca ir unikāla, un katrā kafejnīcā, jums varbūt tas, kā valda fotogrāfiem, tas pilnīgi mēs ejam divos dažādos virzienos, bet man patīk veidot tas sajūtas, jā. Vairāk, kad bieži vien tiek fotografē bez, kā tu saki, sajūtas. Jā. Jo īpaši arī vēl Dubajā, kad visi grib to tīro, piemēram, arī ļoti tīras tās fotogrāfijas, bet viņi neieliek to, kā izstās iestāde. Tev jāatcerās to, ka tā iestāde jau arī piesaista cilvēku, nevis tikai tas, ka tu tur noliec kokteļu glāzi ar, steiku vai ko tādu, bet tu veido sajūtu par to, lai tu nāc pēc tās, kas ir tajās telpās. Jā. Nevis tikai uz balta fona vai uz kādas tapets no četēdienu. Jā. Tāds jau arī ir forši, bet, kā tu saki, kad tas clean stils, viņš ir līdz vienam brīdim. Tur vajag, man liekas, to balansu atrast kaut kā, ja mēs runājam par kādiem uzņēmumiem, kas kafenēm un tā tālāk. Tu izveido brandbook priekš tās kafejnīcas, tā laikam būtu jāsaka, ja tu strādā pie tā, man tas patīk. Forši. Mārtiņš Grava jautā, kāpēc tik daudz maksā fotografu pakalpojumu? Kas sastāv tavu tām? Man tām? Kā tu tāmē savu darbu? Es esmu drausmīgs, pilnīgi, man liekas, sliktākais fotogrāfs, kas tāmēt sevi. Es nespēju savu laiku novērtēt. Jā. Tad līdz to es uzskatu, ka es taču paprasīšu mazāk. Tas taču nekas nav. Jo būsim godīgi, mūsu darbs kauls nelauž. Jā. Kāpēc tur ekstra stunda kaut kur tev nesāpēs, kaut kas lētāk tev nesāpēs? Tas ir
Bet kāpēc fotografi tik dārgi? Nu, tehniski, jā, var pateikt to, ka šis maksā X noteiktu summu, un tev nav tā, ka tev ir pirmajam klientam tev ir jāatpēr tā kamera, dēļ tā, ka viņš ir nobukojis. Jā. Bet, ja tu esi strādājis pie kaut kādas lietas ilgadēji, lai viņi attīstītu, un cilvēki vēlas tieši dabūt to no tevis, tajā momentā, man liekas, tu vari paprasīt vairāk. Bet tāpat es uzskatu, ka esmu ļoti lēts. Salīdzinājumā ar fotogrāfiem Latvijā vai vispār pasaulē. Nu jā, redzēju, daudzi jau, tas man liekas arī atkarīgs no vides, kurā tu vispār tā kā uzturies un ko tu tā kā, dzirdi no citiem fotogrāfiem. Skaidrs, ka, teiksim, fotogrāfs, kas nav varbūt tās tur super profesionālā līmenī, viņš, protams, ka viņš nezina, cik daudz viņam jāprasa ir. Jā, Bet jaunie, piemēram, jaunie uzreiz viņi nebaidās prasīt, man par fotosesiju tur 150, 200 eiro. Man ir tā, ka pats es reizēm labi, ja sotā grib paprasīt cilvēkiem. Un tā vienkārši ir. Nu jā, zin kā, ja mēs tehniski tā, man liekas, uz šo jautājumu atbildam tā kā ļoti profesionāli no biznesa viedokļa, tad, tu jau tur sāc rēķināt, cik stundas tu pavadīji pašā fotosesijā, cik stundas tu pavadīji pēc tam apstrādājot bildes, cik daudz elektrības tu iztērē mājās. Tu vari salikt to visu, protams, Excelī kaut kādā vai ko tādu. Jā, jo ir formulas tam visam, bet, cik man zināms, arī daudzi vienkārši freestēlā tāmē, tā kā apmēram, cik ir tava komfortablā summa, tā kā kosmosā jau tur, es, piemēram, arī, cik ir man komfortablā summa? Ok, labi, šī tik es paprasu. Ir ok, viss, es esmu priecīgs. Es tūlīt padalīšos ar vienu savu schēmu vai ko tādu, bet es bieži vien prasu, cik tā budžets ir? Jā. Tu vienmēr sāc ar to, jo tu jau nezini, cik kāds ir paredzējis vai kāds cits tevi novērtē. Un vēl nākamais tas, ka maksā, cik gribi. Ir manā pieredzē ļoti, ļoti labi nostrādājis. Maksāt, cik gribi. Jā, tā kā es teicu, mans laiks man nesāp, tā kā viņi patērēt, jo es pavadu ar cilvēkiem kopā, man patīk paprāpāt ar visiem, ir ļoti jauki. Un tas būtu, piemēram, tā būtu Pārīžu fotosesija. Jā. Kā piemēra, jā. Maksāt, cik gribi. Un tā momentā tev negrib samaksāt par maza klients. Un varbūt klients tev novērtēs tieši vairāk nekā tu pats sevi. Un tad tu iespējams var saņemt vairāk naudiņu. Ok, ja tu uzjautā. Un tas arī var backfire, jo, kad, piemēram, tu investē un tu tāds, rekur dešuks. Bet tajā momentā tu ieņem to, tu esi veicis to savu maksāt, cik gribi, un it's fine. Jā, tas tāds ļoti individuāls, man liekas, jautājums. Katram ir kaut kāds, gan jau, kad dažādās vietās pasaulē ir kaut kādas vidējās cenas, pēc kurām tur kā fotografi tur strādā konkrētās nozarēs. Tur kāzas tur tik maksā, noteikti. Fotosesijas tur tik maksā, tur nezinu, tur tik tāda fotosesija tur tādā laika periodā maksā tik pasākums, varbūt tās vēl cik. Tas tāds, jā, it kā labs jautājums, bet ļoti grūti uz viņu tā konkrēti atbildēt. Jo katrs jau, pa savām tur atkarībā no pieredzes. Protams, tu pats vērtē sevi un savu laiku citādāk. Tieši tā. Cerams, atbildējām uz tavu jautājumu. Tā. Dina Ozola jautā, kāds būtu tavs lielākais fotomērķis? Man, kā es minēju iepriekš, es vēlos fotografēt priekš šīs grupas koncertu. Jā. Kaut ko tādu vēlētos, bet mans jau vairāk gadu doma ir coffee table books. Coffee table books. Tas būtu apmēram grāmata, kas tev stāv mājās uz galdiņa, kur tavi viesi, tu kādreiz paņem, atver vaļā, skaties caur bildēm, un tev rodas vēlme ceļot, tieši par ceļošanu. Man tur bija mazliet vēl tas, tieši ko es vēlos darīt saistībā ar to visu, bet tieši es vēlos izveidot grāmatu, kas liek tev gribēt darīt mazliet vairāk. Kaut ko darīt ārpus savas komforta zonas, ka tu esi pieredzis, tur nezinu, mājās savā divānā sēdēt, bet tu paņem, tu skaties, šķirsti, un tev ir tāds, es gribu būt tur. Un tu paņem, un tu dari, lai tu būtu tur. Jā. Tev ir kaut kāds iestrādes jau? Lai tu šo projektu varētu realizēt? Es esmu uzrunājis
kompāniju vien par to, bet es arī esmu, tas prasītu vairākus mēnešus man laika, lai es ko tādu realizētu. Tas nav tik vienkārši, tas nebūs tāds hops fotogrāmatārā. Un tad atkal tev ir jāpārdod kaut kas, un es tā negribu pārdot cilvēkiem neko. Nu, interesanti klausies. Kāds tev, teiksim, ir vispār, varbūt tās 10 gadus plāns, 5 gadus plāns Robertam, kā profesionālā, teiksim, jomā? Izņemot šo te grāmatas izdošanu, ko tu gribētos? Man nav bijuši plāni, man nav plāns bijis. Es pašlaik ļoti dzīvoju brīvajā kritienā, kas notiek, un neesmu pie tā izdomājis, ko es vēlos tālāk darīt ar sevi un savu dzīvi. Tas ir tā apzināti? Godīgi sakot, man liekas, ka nē. Es vienkārši kādā strupceļā bišķi iesēdies. Es domāju, kaut kad jau es tam tikšu cauri un kaut kas man liks mainīt manas domas un darīt kaut ko vairāk. Nu jā, noteikti. Galvenais zin kā, nepamest darīt to, ko tev patīk darīt visvairāk. Ja tu tieši tēmēs fotografiju man būs... Es domāju, ka tad jau viss būs labi. Man pat, kam es šo stāstu? Tagad, kad es strādāju mājā, ka es satieku daudz ietekmīgus cilvēkus un visu ko tādu, un es sapratu to kaut vai, nezinu, pēkšņi es būtu miljonārs. Jā. Es tāpat dotos fotografēt, nezinu, visu, ko es fotografēju aizvien. Es pat varētu, kāpēc man to nedarīt, ja man tas vienkārši sagādā prieku? Jā. Nezinu, tāpat, dotos, kā piemērs, man jāfotografē bieži vien Maiks džimā, sabraukt, kāpēc man nevienu aizbraukt, nesafočēt viņu džimā arī. Man, nezinu, kaut kāds Elvis paprast tur, negribu aiziet pafočēt kaut ko, sāpat iet fočēt. Tas man neapstādinātu, vai, nezinu, kādam pārītim sataisīt bildes uz ielas, pieiet pār cilvēkiem klāt uz ielas un pateikt, sabildēšu tevi. Uz Dubai arī uz ielas var, vai tur ir problēma? Tur nav problēmas. Tur var prasīt cilvēkiem, bet tie nav cilvēki, tie, kuriem es gribu prasīt. Tie nav... Jā, nav tas sajūts, jā. Tur, man liekas, vairāk... Tu vari networkot ar cilvēkiem, tur biznesa... Tā kā Dubai ir perfekta vieta, tur vēlēs attīstīt biznesu vai darīt ko biznesu. Bet, tas nē. Man nē. Tā vieta jau tāda, viņa jau mākslīgi ir izveidota, lai tur tā vide būtu tāda, lai tu gribētu attīstīt to biznesu. Es sev uzskatu to, ka esmu vairāk kaut kāds Barcelonas, Berlīnas, Lisbonas džeks tāds, ka man tur patīk vairāk ar cilvēkiem komunicēt. Jo tur ir iela kultūras, kaut kādas, tur ir cilvēku uz ielām. Jo Dubajā nav, tur nav tā cilvēku uz ielām. Tur staigā cilvēku apkārt, bet tas nav tā. Nu, labi. Un tad tādam atslodzītai jautājums no Elvilāča. Vai Andrē Joselina kopē tavu stilu apstrādē, vai tu viņu? Apstrādē? Es saprastu, tā kā fotografijā. Bet ir smieklīgi to, ka mēs tagad neparādīsim tās bildes, taču neatradīšu, bet es biju publicējis kaut kādas fotosesijas, un pēc kaut kāda laika Joselins tieši tādu pašu fotosesiju ir jauts, tieši tādu pašu bildi kā mana bilde, tieši tādu pašu kompozīciju, tāds pats izskats un viss pārējais. Un tu domā, bāc nošpikoja, ne? Viņš tev seko? Nē. Tu te esi komunicējis? Mēs par esam komunicējuši samērā daudz. Es viņu arī saticis dzīvē. Jā? Jā, tas arī bija pilnīgi nejaušība. Rīgas ielā. Jā. Vienkārši gāju apkārt un es redzēju, kur sēž pazīstam seju. Jā. Pagāju garām un tad bija tāds, pagaid. Es nezaudēšu šo vienīgo izdevību, tā kā satikt fotografu, kas man ir es teiktu to, ka palīdzēs izveidot man karjeru. Jā. Apgriezos atpakaļ, piegāju klāt, sāk runāties un jā. Labs. Un kaut ko paņēma no tās komunikācijas ar viņu? Sanāca tev kaut kāda iespēja, kaut kāda... Parasts džeks. Parasts džeks, tiešām, mēs visi esam parasts džeki. Tā var teikt, mūsdienās? Jā, gan jau, tieši tā. Tā, tuliņās, kur te bija vēl, tas... Tā uz šo mēs jau... Kā tu esi inspirējies? Vai arī man... Tu esi Latvijas Peter McKinnon? Nē. Kā nekā, tomēr podcasts studija, kafija.
Nezinu, kā. Un arī kanons. Pīters no manis špiko, es teikšu. Nē. Skaties, nu, ja mēs runājam par kaut kādiem pirmsākumiem, tad, nu, kā es jau sāku bildēt ļoti, nu, apzināti savā tajā, cik man, nu, nav svarīgi, cik man bija gadi, neatceros. Bet, nu, es tajā laikā nodarbojos ar to ekstrēmo slidošanu. Dzīvoju skateparkos, man liekas, ne ar ko citu, vienkārši, nu, tas bija viss, ar ko es elpoju, man liekas, un tur bija, nu, tādi 3 izteikti džeki, bija Tenis Dimants, bija Kaspars Alksnis, un bija Jānis Zālīts, kas tagad strādā Color Time par dizaineru. Tajā laikā viņš diezgan aktīvi bildēja, un tie 3 džeki bija tie, kas, nu, tā kā visvairāk inspirēja mani. Tajā laikā vēl bija Reins Petersons, viņš gan tā kā, nu, arī viņš tā kā bija sācis tur kaut ko bildēt, un tad mēs tur tā kā kopā, un tās tie kaut kā tādi pirmie, laikam, iedvesmas avoti. Bet pēc tam īstenībā, nu, es teiktu tā, ka man ir ļoti daudz iedvesmojis Toms Šits savā laikā. Vienkārši redzot to, ko viņš tur darīja, kā viņš tur bildēja. Kur viņš pazudis ir? Strādā Latvijas radio. Oh. Čau, Tom, ja tu klausies. Strādāja Latvijas radio. Aizkadros. Montē tur kaut ko. Es nezinu, es negribu. Tur bet kaut ko nepareizi. Ar fotografiju viņš... Nē, viss beidzās viņam. Viņš kaut kā, cik es viņu pasen satiku, un viņš man teica, nu, kad vienkārši bija laiks iet tālāk dzīvē. Nu, tas tā kā kaut kā ļoti interesants tas stāsts, jo viņš tāds... Nu, viņš jau bija hobby fotogrāfs, nevis viņš ar ļoti daudz uzņēmumiem sadarbojās uz Dāniju, ļoti bieži braukāja, tur viņam bija kaut kādi sadarbības partneri. Nu, viņš tā, jā, kaut kā... Man ļoti patika tās bildes, ko viņš taisa, un tas bija tas viņš vispār bija iniciators tam, ka es tā kā Instagram atsevišķu fotoprofilu uztaisīju. Jo iepriekš es liku vienā, nu, savā tajā pašā pirmajā profilā, tur man bija kaut kāds vienkārši inline bildes, tur skateparkos, tur kaut kāds randoms, tur, nu, kā jau, zin kā, tās bildes, un tad es tā kā domāju, ok, labi, es uztaisīšu dedicated profilu priekš fotogrāfijas, un tad tur sākšu tur bildēt. Nu, un tad jau vienā brīdī, nu, Toms bija tas, kurš tā kā mežos tur fočēja kaut ko, tad es, nu, protams, arī inspirējoties no viņa, mēs arī kopā gājām visur, kur tur bildēt, un tad tur aizgāja tā dabas tēma, kaut kādu ļoti ilgu laiku bija tas, bet tā, kad man ir kaut kāds izteikts fotogrāfs, īstenībā nav. Un skaidrs, ka, nu, tur, ja mēs runājam par Pīteru McKinnonu, viņš kaut kāda influence jau viņa bija, nu, kā ar kafijas nodarbojas jau pirms tam, tā kā pirms viņš vispār uzsprāga tajos sociālos. Tā kā es nevarētu teikt, ka... Labi atruna. Jā. Es speciāli aizgāju par baristu strādāt. Es man liekas, nē. Es nezinu, vai... Nu jā, un tāpēc es sāku vienā brīdī tur vlogot kaut ko, es tur mēģināju, bet kaut kas līdz galām man tur neaizgāja. Nu jā, un tā kaut kā, es nezinu, bet nu, par podcastu runājot, tur atkal bija cits iniciators, ir tāds Džeks Arturs Jenots. Viņam ir savs podcasts par mīlestību, un tad viņš bija pie mums vienreiz atnācis ar Elizabeti runāt, un viņš atnāk un man pirms tam vienmēr tas podcasts licis tad tehniski sarežģītu štēli, tur zin kā, tur kameru vajag, tur tie mikrofoni, kaut kas tur, nu tā tehnika ir tik daudz. Džeks atnāk, atver savu laptopu, viņu piesprauž mikrofonu, tādu apaļu noliek uz galda, vienkārši virtuvē un runājās. Un es tā, ok, nu labi, izklausās easy. Es tā kā, man patīk arī pļāpāt, nu tā kā es zinu, ka tiem fotogrāfiem ir kaudz ar lietām, ko runāt, mēs tā kā viens otru satiekam, nezinu, kaut kādas pasākumus, kaut ko, vienkārši laiks pazūd šitā te, kad aiziet kaut kādas runas, jā, kāpēc netaisīt podcastu, nu tādā veidā, nu tā kā sāk viens, otrs, trešais, un tad mēs esam šeit, nu bija tās pauzītes, visādas tur dzīves apstākļi mainās un tā, bet jā, nu, Kaut kā vienkārši, es zinu, kā es esmu ļoti tāds spontāns cilvēks, man kaut kur es kaut ko ieraugu, man vajag.
Un es vienkārši, tā kā, tas pats arī ar riteņbraukšanu, patās 2 gadu atpakaļ. Es tur 11 gados nodarbojos ar šoseis riteņbraukšanu kaut kādu, cik tur 1,5 gadu varbūt es tur nobraucu. Nosacīt, nopietni, gribēju, baigais sportists būt. Un tad tas viss pazuda kaut kur. Un tad pēkšņi es izdomāju, es gribu arī pabraukāt. Tur džeki man apkārt, kur paziņas braukās. Man, jā, pērk arī. Un tagad arī, tas ir pa tādu hobiju pārāds. Ar Artūru kopā braukā, jā? Ar Artūru. No Triāns parka. Jā, Strautiņš, tas ir kiborgs. Mums sanāk, dažkārt... Bet viņš arī fotografē. Viņš nav bijis Viņš vēl nav bijis fotogrāfs. Jāuzveicina. Viņš tagad aiz polārā loka pa ladājiem kāpj. Tā kā, jā. Un kaut kā tā, es nezinu, tā spontanitāte, tas ir tas, kas droši vien iedvesmo kaut ko izdarīt. Tā. Jautājumiem mēs esam izgājuši cauri. Paldies vēlreiz visiem skatītājiem, klausītājiem. Man tāds prieks, ka neuzdevu kaut kādas Elvija jautājumus vēl. Es ticu, ka viņš noteikti sarunāja muļķības kaut kādas. Labs. Robert, jautājums skan tā. Ja tu spētu ceļot laikā un atgrieztos tajos pašos savos pirmsākumos, kad tu sāki fočēt, ko tu savu jaunam nepieredzējušam džekam ieteiktu darīt varbūt citādāk? Tas ir tas, kā es pašlaik baidos. Dari vēl vairāk. Dari kaut ko, ko saistīt ar fotografiju. Vienkārši visu laiku meklē un centies. Tas palīdzēs daudz vairāk savu dzīvē. Jo tagad esmu tajā situācijā, ka man ir tā Dubaja, kas man nepatīk, un es savā aizmugurē galvā domāju tāds, bet es pēc pāris gadiem nožēlošu to, ka es neizmantoju to izdevību tā kā vēl vairāk, cik man ir pieejama. Jā. Un tas man satrauc, un tas būtu tā kā, laikam, tas mans atpakaļ nākotnē, kad dari vēl, paņem, saņemies un dari. Jā, tieši mēs ar Kristofu runājām par šito, un es sev arī to pašu teiktu, ka dari vairāk kaut kādām iespējām saki jā. Tas ir ritīgi interesanti, tāpēc, kad tieši iepriekšējā sarunā ar Intu viņi to pašu teica, dari vairāk. Galvenais ir darīt. Jā. Labi, es daru ekstra, ka es eju pēc piena ar kameru plecā, bet tas ir īstenībā ritīgi krūti. Es par šito biju tieši aizdomājies uz tevi, skatoties, varbūt vajadzētu arī to kameru bieži. Zini, kā tas Fuji maziņš, viņš tur neko nesver. Ar cilvēkiem tas ir, tu atgādini par sevi. Un staipīt līdzi, jo man tagad ir ikdiena tik tāda noslogota salīdzinoši, kad es neeju un tur bieži priekš sevis, tā pabildēt, kaut ko es darīju kādreiz. Tad attiecīgi vienkārši šādā te veidā, tev ir tās atmiņas citādākas. Tev ir tie mirkļi, kurus tu tver, ikdienā. Nevis tu esi speciāli bildēt, bet tāpēc, ka tev viņi visu laiku ir līdzi. Jā, telefonu var. Bet tas nav tas. Nē, tas nav tas. Tas ir bezpersonisks. Tas nav tas. Tas ir ļoti bezpersonisks. Varu nofočēt ar telefonu, bet nav. Bet, lai gan, ja kāds man paprasītu, kādu kameru pirkt, es pateiktu, pēc telefonu. Tu iedomāsimies situāciju. Tu gribi braukt ceļojumā. Šis vēl ir maziņš, bet vai tu gribi, tā ir, tu nestaipīsi apkārt, nedomāsi par to, kā tev viņu var nozagt kaut kur vēl plecā visu laiku, tā kā kaut kur ceļojot. Labāk investēt labāk telefonā. Un mācīties bilžu apstrādi. Bilžu apstrādi ir atbildi visam. Tas ir tiešām 20% man liekas ir nofočēt, 30% ir nofočēt, 80% ir apstrādi. Tas arī tas ietilpst tajā dari vairāk. Dari vairāk, interesējies apkārt, skaties vairāk. Jā, ja tu gribi attīstīties un ja tev tiešām tas patīk, tad tas laika ieguldītais laiks, man liekas, ilgtermiņā tikai atmaksāsies. Un jā, varbūt tās tajā dienā, kad tev tā kā slinkums ir kaut ko darīt, tad varbūt nevajag paslinkot. Mājās arī daudz ko var saprast. Mājās arī var. Es esmu domājis par pašu portretu sēriju, vienkārši pamēģināt sevi ielikt ārpus. Jo es esmu
neesmu pieredzējis būt kameras otrā pusē. Man liekas, tu meklē bildi priekš podkāstu, man nav bilžu ar sevi. Man liekas, jā, un izveidot kādu, nezinu, paņemt nedēļu, kur katru dienu izdomā uztaisīt pašportretu. Un paralēli uzfilmēt arī par to video, tas ir citām platformām un kaut kā šo procesu. Jā, man arī nav daudz bilžu īstenībā pēdējo gadu laikā. Mēs neesam daudz zilām satikušies. Jā, pēdējo gadu laikā vispār tas vienmēr manējās. Tagad kaut kā vispār tā ikdiena bišķi tā kā mainās kaut ko, es tā kā domāju, bāc, man liekas, man tā Instagramā profila bilde jau kaut kādi 4 gadi vai 5. Es 3 reizes vecāks palicis, labi nosacīt, bet tā kā tāds man liekas, tā bilde ir, mēs ar Tomu teicu, bijām staigāt, fočēt kaut ko, viņš man nofočēja. Tā kā tā ir fotogrāfiem bieži, man liekas, tā problēma, kad visi fočē, bet paši nedabū. Un tad man īstenībā tā, ķipa var, es tā kā nav problēmas tā kā būt kamerai otrā pusē sanāk. Bet man ir viss kārtībā ar videokameru. Jā. Easy. Fotokamera. Nebūs pa ceļam. Filmēties normāli. Nezinu, tur tikai jāmulda kaut kas ir. Vai ne? Jā, šitā te. Bet varbūt tu man nofočēs tagad. Tu tagad man bildēs? Tev vajag podkāstam arī kaut kādu profesionālu bildi. Tev kāds ir atnācis par ar kameru? Neviens. Uzreiz atnācis, nometis kameru. Tāpēc es tev, Robert, teicu, ka šī ir īpaša epizode. Es pašā sākumā. Numur 7. Forši. Paldies tev, ka tu atnāci. Man bija ļoti liels priekšsēdus. Varbūt tās pēdējā novēlējuma kaut kādu, var kādam sveicienu nodot? Nē. Es piedod. Es nevarēju noturēties. Nē. Nezinu, visiem jauniem fotogrāfiem to, ka dariet, dodieties ārā, palieciet iekšā, nofočējiet kaut ko. Arī iekšā, jā. Arī iekšā. Nezinu, var atrast vienmēr kaut ko. Saulrietis spīd logos, ja tev ir tādi iespējas. Ja tev ir logi, jā. Tur skaisti, es tur esmu fočējis. Tagad apvainoju cilvēks, kuriem nav logi. Jā, piedodiet. Bet arī tur var atrast. Var atrast, jā. Var atrast, ko darīt. Vienmēr var atrast. Galvenais darīt un neapstāties. Okay. Un kaut vai ar telefonu. Jā. Kāds tev plāns ir šim gadam? Ir kaut kāds liels apņemšanās? Pašlaik mums ir, esmu šeit vēl pāris dienas Latvijā, nedēļas sanāk vēl Latvijā palieku. Jā. Tad es dodos atpakaļ uz Dubaju. Un tur ir konferences fotografē, tad ir viens pasākums draugam, un tad es laikam atkal pie Maika pastrādāšu, un tad ir, cik mēs esam plānojuši, mans sapņu ceļojums notiks. Mēs dodamies uz Tokiju, uz Japānu. Labs. Un es nevaru aprakstīt savu sajūtas par to. Tas ir mans viss bucket lista top 1 mērķis vienmēr bijis. Es tur vēlos būt, es tur gribu fotografēt, gribu būt cilvēkos. Visu. Mario Kart ielās aiziet, karaoke kaut kādā random bārā aiziet, street foods aiziet, jo, piemēram, es neēdu street foodu nekur Taizemē vai es neēdu street food Balī, jo esmu ļoti uzmanīgs, bet Japānā, man liekas, tiem cilvēkiem ir respekts pret ēdienu, un tad tur viss ir drošs, un es to visu vēlos pieredzēt. Ok, labs. Un pēc tam arī šur tur vēl daži ceļojumiņi. Vēl pusgads priekš būt ceļojumos, un tad es vēl skatīšos, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Tad, man liekas, es sākšu domāt, tas vien ir tāds. Uz mājām varbūt braukt vai nebraukt. Es vēlos izgaidīt līdz vasaras beigām, un tad skatīties, ko darīt. Krūti. Labi. Varbūt tad mēs varam vēl vienu podcastu uztaisīt. Tad mēs uztaisīsim, kad tu atbrauks atpakaļ, tad mēs to fotostāstu epizodu varam uzfilmēt. Izstāstīs, kā tev gāja. Varbūt. Vai ne? Labi, no sevis tev novēlu veiksmi šajā gadā, aizbraukt bucket listā, safčēt nereāls bildes un reāls arī. Safčēt to, ko tu gribi safčēt. Un veselība. Paldies. Veselība ir ļoti svarīga. Jo vecāks paliec, jo vairāk saprot to. To jau jūt ceļa galos. Jā. Paldies, ka klausījāties šo epizodu. Fotogrāfs sarunas, es Aleks, Roberts Āboltiņš. Neaizmirst piesakot gan YouTube, gan Spotify, ielikt laiku, kādu komentāru. Tas man palīdzēs. Paldies. Jā, tiekamies atkal nākamreiz. Bija tīri ok, vai ne? Bija tīri ok.